Cienījamās dāmas, godātie kungi, fóruma dalībnieki, labdien! Sākšu ar dažiem pavisam banāliem teikumiem. Tālāk redzēsim, kā ies. Mēs visi dzīvojam valstī, kur tiek aizsargātas personas tiesības uz cieņpilnu dzīvi. Taču nāve ir neizbēgama dzīves sastāvdaļa. Tātad tiesības uz cieņpilnu dzīvi ir arī tiesības uz cieņpilnu nāvi. Tā skaitā tiesības būt informētam par savu veselības stāvokli, ar visām no tām izrietošajām sekām. Bet kā pateikt smagu patiesību tā, lai pacients varētu ar to dzīvot? Mans referāts, nepatīk man šis vārds, bet lai būtu, būs par ārsta lomu šajā sarežģītajā līdzsvarā starp cerību un realitāti. Taču nebūs nevienas instrukcijas, nebūs atsauces uz 5 sēru stadijām, netiks pieminēts spaigs komunikācijas algoritms. Es minēšu piemērus no savas dzīves, arī literatūras, vēstures un aicināšu kopīgi padomāt, vai un kā mēs varam palīdzēt pacientam sagatavoties nenovēršamajam. Vismaz es, gatavojot šo uzrunu, sapratu, ka šo nevar salikt protokolos, algoritmos vai modeļos. Mēs ārsti esam pieraduši pie diagnozēm un vadlīnijām. Bet nāve nav tikai medicīniska diagnoze. Tā ir dziļi cilvēciska pieredze. Būt kopā ar cilvēku viņa pēdējā dzīves posmā ir sarežģīts uzdevums. Šādos brīžos mums pašiem vispirms jātiek skaidrībā par savām attiecībām ar nāvi, jo nāve nav tikai bioloģisks fakts. Tā ir atgādinājums par mūsu pašu ievainojamību. Pirms 10-15 gadiem man bija saruna ar kādu kundzi par drīzu viņas radinieka nāvi. Viņa bija ļoti saprostoša un sarunas laikā pastāstīja man ko neparastu no savas dzīves. Kad mira mana māte, es aicināju savu 12 gadus veco meitu. Nāc, meitiņ, skaties, kā tava vecmāmiņa mirst. Skarbi vārdi, bet tajos ir dziļa izpratne par dzīves cikliskumu un nāves vietu tajā. Nāve nav tikai beigas, tā ir pieredze, kuru katrs cilvēks izdzīvo savā veidā, un iespējams mums visiem ir ko no tās mācīties. Mūsu sabiedrībā nāve ir kļuvusi par neredzamu procesu. Kā tas notiek? Kādam paliek slikti, tuvinieki izsauc neatliekamo palīdzību. Cilvēks nonāk slimnīcā un kļūst par pacientu. Reizēm slimība ir nopietna, reizēm fatāla, mediķi dara visu iespējamo, taču nevienmēr pacientu izdodas glābt. Kas notiek tālāk? Stāsts par, ja tā var teikt, standarta situāciju. Ārsts piezvana piederīgajiem, bieži tas ir dežūrārsts, kas nav pacientu ārstējis, nav pacientu redzējis, nereizes nav runājis ar viņu radiniekiem, un lietas šajā tonī informē. Diemžēl jūsu tuvinieks ir miris, izsaku līdzjūtību. 90% gadījumu, iespējams biežāk, radinieki nav klāt nāves brīdī. Mirušais tiek nogādāts slimnīcas morgā. Parasti nākamajā dienā piederīgajiem tiek izsniegta izziņa par nāves cēloni. To gan tiešām visbiežāk dara ārstējošais ārsts, informējot par nāves cēloni un formalitātēm, kas jāveic. Es varbūt nedaudz vulgarizēju, bet ticiet man, tieši tā notiek visbiežāk. Tālāk piederīgie sazinās ar apbedīšanas biroju, kas pārņem tālāko procesu virzību. Tuvinieki ieraudzīs mirušo tikai bēru dienā kapličā, atverot zārku. Cilvēks aiziet no dzīves bez saviem tuvajiem līdzās. Viņa nāve bieži ir kaut kas, kas tiek deleģēts citiem. Slimnīcām, apbedīšanas dienestiem. Nāve tiek uztverta nevis kā dzīves daļa, bet kā sistēmiska funkcija. Tikpat tehniska kā jebkurš sabiedriskais pakalpojums. Un bieži kā šīs sistēmas kļūda, nevis dabisks process. Mēs nespējam iedomāties, ka cilvēks var nomirt mājās ģimenes lokā, klātesot bērniem, mazbērniem, nedod Dievs vecākiem. Gribētu atsaukt jūsu atmiņā Jāņa Jaunsudrabiņa tēlojumu Mans tēvs no baltās grāmatas. Stāstā bērns redz tēva nāvi, un viņa bēres nevis kā attālinātu formālu notikumu, bet kā dzīvu taustāmu pieredzi. Viņš redz slimo tēvu, dzird viņa klepu,
Viņa redz viņa kailās krūtis, ūdens trauku pie gultas. Viņš redz, kā māte apslēp seju pagalvī, kad saprot, ka viņas vīrs ir miris. Viņš piedzīvo klusumu istabā, kur deg svece un kur visi sēž katrs savā kaktiņā. Vēlāk bērns piedalās bēru procesijā, redz smilšu kaudzi, kurā tiek iedurtas šķipeles, redz melno krustu, dzird cilvēkus dziedam un raudam. Viņš vēro, kā māte nometas ceļos pie kapa un piespiež pieri smiltīs. Un šis pārdzīvojums viņā paliek uz mūžu. Citēju: īsa un nabadzīga ir šī atmiņu virkne, bet tā ir ļoti dzīva manā sirdī palikusi. Man pat šķiet, ka visi šie mazie skati ar katru dienu kļūst spilgtāki un plašāki. Es neatminos neviena vārda, neviena glāsta, pat neviena skata, ko būtu saņēmis no sava tēva. Tomēr mīlu viņu un pie šām saraustītām atmiņām jo brieži atgriežos. Kāpēc šāds sentiments? Manuprāt, tieši tāpēc, ka nāve ir kļuvusi neredzama un attālināta, saruna par tās tuvošanās ir kļuvusi grūtāka. Ja kādreiz cilvēki zināja, kā izskatās mirstošs cilvēks, ja bērni bija redzējuši, kā vecvecāki aizmieg mūžu miegā, tad šodien tas viss ir izdzēts no pieredzes. Kad mēs ārsti sēžam pretī pacientam vai viņa tuviniekiem un sākam runāt par neizbēgamo, un mēs ne tikai saskaramies ar sāpēm, mēs saskaramies ar neizpratni, ar cilvēka apjukumu un nespēju aptvert nāvi kā reālu saprotamu parādību. Mūsu uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem atgriezt izpratni par nāvi, lai viņi to uztvertu kā daļu no dzīves ceļa. Kad es sāku strādāt par ārstu, fatāls diagnozes pacientiem neteica. Vēzis, neatgriezeniskas slimības, nāves tuvošanās, tas viss tika noklusēts vai sagrozīts. Toreiz ārsts nevis skaidroja pacientam patiesību, bet izdomāja ticamu stāstu. Un ticams stāsts nebija tikai dažas frāzes, tā bija vesela ilūzija, kuru nācās uzturēt dienu no dienas. Viena lieta bija pirmā sarunā izdomāt maigāku diagnozi. Piemēram, jums ir labdabīgs audzējs, lai arī tas bija ļaundabīgs. Mēs audzēju izoperējām, lai gan patiesībā tikai atvērām vēderu un aizšuvām. Bet daudz grūtāk bija turpināt komunikāciju, kad pacienta stāvoklis pasliktinājās. Skatīties viņam acīs un atkārtot: viss būs labi, vēl jāpadzer šīs zāles, zinot, ka tā nav patiesība. Ļoti spilgti atceros gadījumu, kas notika, kad bija nostrādājis kāds 7-8 gadus. Tas bija pagājušā gadsimta 90. gadu pirmajā pusē. Pacients gados jauns, veiksmīgs uzņēmējs. Viņam bija resnās zarnas vēzis. Plānojām, ka varēsim audzēju izoperēt radikāli. Operācijas laikā izrādījās, audzējs ir ieaudzis apkārtējos audos, vēdera dobumā jau ir metastāzes. Ko es teicu pacientam pēc operācijas? Ka šī ir tikai pirmā operācija, ka audzējs, vai pareizāk sakot, tas, ko es tajā brīdī nosaucu par labdabīgu veidojumu, ir daļai izņemts un ka pēc noteikta laika mēs veiksim vēl vienu operāciju. Patiesību es pateicu viņa sievai un labākam draugam. Principā to, protams, zināja arī visas ķirurģijas nodaļa, ārsti, māsas, sanitāri. Un šeit bija situācijas paradoks. Patiesību zināja visi, izņemot pacientu. Viņam bija liekta iespēja izvēlēties, kam būtu jāzina viņa diagnoze, kam nē. Šis cilvēks kļuva par manu pacientu līdz pat savām pēdējām dienām. Es kļuvu ne tikai par viņa ķirurgu, bet kaut ko līdzīgu viņa ģimenes ārstam, par padomdevēju uzticības personu. Un teikšu godīgi, tas nebija viegli. Šodien jautājums teikt vai neteikt it kā vairs nepastāv. Pacienta tiesību likums nosaka skaidri un gaiši, ka pacientam ir tiesības zināt savu diagnozi, ārstēšanas plānu un prognozi. Bet vai ar to viss ir atrisināts? Vai ārsta vārdi var ietekmēt slimības gaitu? Ārsts pasaka pacientam: jums atlikuši 6 mēneši. Un viņš tiešām nomirs precīzi pēc 6 mēnešiem. Kas tas ir? Izcili erudīts ārsts, kas rūpīgi izmeklējis pacientu, iepazinies ar viņa slimības gaitu un noteicis precīzu dzīvības prognozi. Bet varbūt pie vainas ir pacienta psiholoģija, pašiedvesma. Jau teica, tad teica.
Bet cits pacients, kam prognoze tāda pati, dzīvo vēl vairākus gadus. Ko tagad? Dumšs ārsts, kas nemāk noteikt slimības prognozi. Izcila veselības aprūpes sistēma, kas pat bezcerīgās situācijās spēja pacientam palīdzēt, jeb atkal zemapziņa. Es jums visiem par spīti. Dažādi pacienti šo informāciju uztver atšķirīgi. Vieni grib zināt visu, citi saka, labāk neko nesakiet. Pacientam ir tiesības zināt, bet tai pašā pacienta tiesību likumā ir rakstīts, citēji, pacientam ir tiesības atteikties no informācijas saņemšanas par savu veselības stāvokli. Nu, mēs esam kā Odisejas Mesīnas jūras šaurumā starp divām klintīm, uz kurām mīt Skilla un Haribda. Kur ir robeža? Tiesības zināt un tiesības atteikties. Un te nav runa par mazāko ļaunumu, runa ir par dzīvu cilvēku un viņa jūtām. Odisejs, starp citu, izvēlējās kuģot tuvāk Skillai un upurēt 6 biedrus. Ko izvēlēsimies mēs? Tātad jautājums teikt vai neteikt nebūtu īstais. Varbūt īstais varētu būt kā pateikt. Patiesības pateikšana par fatālu diagnozi nav tikai tehniska informācijas nodošana, bet sarežģīta un dziļa personiska saruna. Kā to izdarīt tā, lai pacients un tuvinieki uzticētos un spētu to pieņemt? Ja man ir darīšana ar mirstošu pacientu, es cenšos laicīgi piezvanīt tuviniekiem, sagatavot viņus. Manuprāt, tas ir svarīgi. Ir jābūt iespējai atvadīties no sev tuva cilvēka. Tādēļ parasti saku, ir atlikušas dažas dienas, varbūt atbrauciet atvadīties. Protams, juridiski mēs nedrīkstam risināt šādas sarunas pa tālruni ar nepazīstamiem cilvēkiem, kurus nevaram identificēt. Taču es uzskatu, ka mana ārsta pieredze ļauj diferencēt situācijas un ir gadījumi, kad šāda saruna ir iespējama un pat nepieciešama. Atceros reizi, kad zvanīju pacienta radiniecei, sievietei, kuru nebiju saticis. Es viņai stāstīju, ka viņas radinieks vairs nav glābjams, ka dzīvības resursi ir izsmelti, ka ārsta uzdevums ir ne tikai glābt dzīvības, bet arī palīdzēt cilvēkam aiziet no dzīves cieņpilni. Taču jūtu, ka mani vārdi īsti līdz galam neaiziet. Un tad viņa man pēkšņi pārtrauca ar jautājumu: Dakter, vai var uzzināt, cik jums ir gadu? Atgādina, viņu man nebija redzējusi. Viņa pirmo reizi dzirdēja manu balsi pa tālruni. Es atbildēju 63. Un tajā brīdī es jūtu, ka mūsu sarunas tonis mainās. Uzticība man un maniem vārdiem pieauga. Kāpēc? Varbūt viņai bija svarīgi zināt, ka es ne tikai runāju kā ārsts, bet arī kā cilvēks, kuram ir pieredze, kurš pats ir dzīvē daudz redzējis un saprot, ko viņai saka, iespējams pats personīgi. Un šeit es domāju attiecībā uz sevi, domājis par lietām, kas skar dzīvību un nāvi. Vai mēs ārsti vienmēr apzināmies, cik svarīga ir ne tikai mūsu kompetence, bet arī tas, kā pacienti un tuvinieki mūs uztver? Un tagad vēl viens jautājums: ko ar visu, lai to dara pacients? Lai parādītu, cik sarežģīta un pretrunīga var būt ārsta loma fatālas diagnozes paziņošanā un pacienta reakciju uz to, izvēlējos vienu vēsturisku stāstu. Zigmunda Freida slimības gaitu. Es neesmu neirologs, neesmu psihologs, neesmu psihiatrs, neesmu studējis Freida darbus. Nebūs ne vārda par psihoanalīzi, neviena citāta no paša Freida. Nu labi, viens būs, bet tas pastarpināti no cita autora. Tikai vienīgi stāsts par Freida pēdējiem 16 dzīves gadiem. Freida gadījums man likās īpaši interesants, jo pat viņam, ārstam, psihiatram, ļoti izglītotam cilvēkam patiesība par slimību tika atklāta pakāpeniski, nevienmēr atklāti. Šis būs stāsts par to, kā rīkojās viņa ārsti, kādas tam bija sekas un kā pats Freids uztvēra savu diagnozi. Sāksim ar to, ka Zigmunds Freids bija kaislīgs cigāru smēķētājs. Mēs neesam ar iepriekšējo runātāju vienojušies. Viņš izsmēķēja līdz pat 20 cigāriem dienā un to darīja lielāko daļu savas dzīves. Citēju: ja neskaita karu gadus, kad cigāri bija deficīts, viņš ļoti daudz smēķēja, gandrīz visu savu apzināto dzīvi.
Šī atkarība bija tik dziļa, ka mēģinājumi to pārvarēt, baidoties par sirds veselību, beidzās nesekmīgi. Tā raksta Pols Feris savā darbā Zigmunds Freids. Šis ir viens no 2 Freida biogrāfiem, uz kuriem es atsaukšos šeit stāstā. Otrs ir Maks Šurs un viņa grāmata Zigmunds Freids dzīve un nāve. Šī atkarība, kā dzirdēsiet vēlāk, bija būtiska. Kas attiecās uz 20 cigāriem dienā, atļaušos mazliet šaubīties. Ne tik daudz finansiālu apsvērumu dēļ, lai gan Freida laikā mutes dobumu vēzi bieži dēvēja par bagātnieku vēzi. Jo cigāri bija dārgs produkts, ko varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Starp citu, pašreiz kaut cik normāls cigārs sākās no 10 eiro gabalā. Tā kā piemetiet mēneša izmaksas. Šaubīties liek laika ietilpība. Normāli vidēji izmēra cigāru parasti izsmēķē 45 minūtēs. Labi, ja ļoti steidzās pusstundā. Atkal parēķiniet paši. 1923. gadā, 66 gadu vecumā, Zigmunds Freids pamanīja bojājumu augšlejās, kas sākumā šķita nenozīmīgs. Freidu izmeklēja viņa draugs ārsts Fēliks Deutsch. Freids, starp citu, viņam esot teicis, jūs ieraudzīsiet to, kas jums nepatiks. Deutsch uzskatīja, ka čūle ir ļaundabīga, tomēr izvēlējās nesacīt patiesību, uzskatot, ka Freids nav tam gatavs, bet ieteica nekavējoties uzsākt ārstēšanu. Tā paša gada aprīlī tika veikta pirmā operācija. Profesors Markus Haigs, Freida paziņa, izcils pētnieks, bet, kā atzina vairums laika biedru, viduvējs ķirurgs. Ko starp citu zināja arī pats Freids, tomēr izvēlējās šo ārstu, veica tikai lokālu audu izgriešanu. Šis stāsts vispār ir trilera cienīgs. Operācija tika veikta ambulatorā iestādā, tagad teiktu dienas stacionārā. Pats Freids uz operāciju devās neinformējot sievu un meitu, būdams pārliecināts, ka vakarā būs mājās. Operācijas laikā bija stipra asiņošana. Un Freids bija spiests nakti pavadīt slimnīcā. Naktī asiņošana atsākās. Signalizācija nedarbojās un Freida dzīvību faktiski izglāba garīgi atpalicis palādes biedrs, kurš aizskrēja pēc palīdzības. Pēc dažiem mēnešiem vēzis progresēja, Freidam tika nozīmēta rentgena terapija un terapija ar rādiju. Taisnību viņam joprojām neviens nepateica. Pēc operācijas Freids atveseļojās kalnu kurortā kopā ar ģimeni. Šeit ieradās arī viņa tuvākie draugi un kolēģi. Tas pats Fēliks Deutsch pateica Freidam, ka būs nepieciešama vēl viena operācija, joprojām nepasakot vārdu vēzis. Freids vēl kopā ar meitu Annu dodas dažu nedēļu ceļojumā uz Romu, un tikai pēc atgriešanās Freidam tiek pateikta patiesība. Par šo epizodi arī vēl nedaudz vēlāk. Freids nonāk pie profesora Hansa Pihlera, šoreiz izcila mutes dobuma ķirurga, kurš bija ieguvis milzīgu pieredzi operējot Pirmā pasaules karā cietušos, un kurš rūpīgi sagatavojās operācijai, vispirms to modelējot uz līķa. 1923. gada oktobrī 2 etapos Pihlers veica radikālu operāciju. Turpmākajos gados Freids vairāk nekā 30 reižu piedzīvoja atkārtotas lielāka vai mazāka apjoma operācijas. Turklāt visu atlikušo mūžu bija spiests valkāt speciālu augžokļa protēzi. Neskatoties uz sāpēm, viņš turpināja smēķēt, pat izmantojot speciālu spaili, lai varētu starp zobiem ievietot cigāru. Kāds sausais atlikums, kā visu to uztvēra pats Freids un apkārtējie? Sāksim ar Fēliksu Deutschu. Kāpēc Fēliks Deutsch nepateica patiesību? Deutsch apgalvo, ka Freids vēl neesot bijis tam gatavs un vadot izdarīt pašnāvību. Uz šo pieņēmumu, kā maldīgi savā grāmatā vēlāk norāda Maks Šurs, apgalvojot, ka Freida rūpes par piederīgajiem nekad neļautu viņam spērt šādu soli. Bet mūsu šīs dienas sarunas kontekstā, protams, ārsta bailes no neadekvātas pacienta rīcības var būt iemesls patiesības slēpšanai. Jautājums, protams, vai vēlme šādā situācijā izbeigt dzīvi vienmēr ir neadekvāta.
Šurs izvirza citu versiju, citēju. Tam šķiet var būt tikai viens izskaidrojums. Deutsch vienmēr ir apbrīnojis Freidu un izturējies pret viņu ar dziļu cieņu. Arī man pašam nācās pārvarēt iekšējas barjeras, kas traucēja būt pilnīgi atklātam, apzinoties, ka man ir uzticēts gods rūpēties par lielā cilvēka veselību. Tieši Deutsch nespēja paskatīties patiesībai acīs. Tātad viela pārdomām, pacients, ar kuru mūs saista īpašas attiecības, arī prominents pacients, var radīt grūtības atklātai sarunai. Tālāk Markus Hājas, pirmais ķirurgs. Skaidrs, ka viņš jau sākotnēji uzskatīja gadījumu par bezcerīgu un nolēma izmantot tikai paliatīvu ārstēšanu, lokālu audu izgriešanu. Lūk, vēl viens aspekts. Šeit tāpat nevar palīdzēt, tā ko tur vairs runāt. Nav sevišķi glīti, bet pilnībā reāli. Vēl viena šūra versija. Daudz cilvēku, tā skaitā Hājeks, uz psihoanalīzi raudzījās skeptiski. Un tas, ka šoreiz pacients bija pats psihoanalīzes pamatlicējs, iespējams negatīvi ietekmēja ārsta attieksmi pret viņu kā pret slimnieku. Un atkal viela pārdomām. Komunikācija ietekmē ne tikai pacienta idealizācija, bet arī noraidoša, pat negatīva attieksme pret to. Un, protams, ko tad pats Zigmunds Freids? Tas, ka Freids neinformēja savu ģimeni par savu slimību un gaidāmo operāciju, ir pilnīgi saprotams, ja ņem vērā viņa izteikto delikātumu attiecībās ar tuviniekiem. Kāpēc, uzzinot par savu slimību, Freids 2 mēnešus neko nedarīja? Šeit zinām lomu varēja spēlēt arī nevēlēšanās dzirdēt gaidāmo, bet ne mazāk šausminošo spriedumu, jums nekavējoties jāpārtrauc smēķēt. Freids visticamāk jau sākumā nojauta patieso situāciju. Viņš nevarēja nezināt, pie kādām slimībām tiek izmantot rentgena staru terapija un rādīja apstarošana. Neapšaubāmi nāves un fatālas slimības noliekšana ir viens no pašaizsardzības mehānismiem, taču Deutsch gan uzskata, ka Freids pats nevēlējās sevi aizsargāt šādā veidā. Taču viņš bija spiests tā rīkoties, pakļaujoties tā laika sabiedrības uzskatiem. Tātad, kas mums te ir? Bailes atteikties no ieradumiem, lai arī kaitīgiem, vispār pieņemtā lietu kārtība, rūpes par ģimeni. Vēl par ģimenes un kolēģu lēmumiem. Atcerieties vēlreiz epizodu par Freidu un viņa veitas ceļojumu uz Romu pirms 2. operācijas. Toreiz Freida draugi un kolēģi, ziņot patieso diagnozi, uzskatīja par nepieciešamu ļaut Freidam pavadīt 2 nedēļas Romā kopā ar Annu, un tikai pēc tam pateikt taisnību. Atkal situācija, visi zina, izņemot pats. Tikai Freida pēdējā dzīves gadā Deutsch viņam pastāstīja par šo lēmumu. To uzzinājis Freids nikni esot teicis, ar kādām tiesībām. Cik daudz jautājumu, uz kuriem nav viennozīmīgas atbildes. Bet iesim vēl tālāk. Kāds ir ārsta uzdevums pacienta mūža izskaņā? Tikai mazināt ciešanas vai arī palīdzēt pacientam pašam kontrolēt savu dzīves noslēgumu. Zigmunda Freida nāve tiek bieži pieminēta kā piemērs eitanāzijai medicīnā. Kā tas bieži notiek ar vēsturiskām personībām, reizēm ļoti vienkāršoti, pat banāli. Latviešu Wikipēdijas versijā lasu. Viņam bija vēzis un veiktas neskaitāmas medicīniskas operācijas, Freids izdarīja pašnāvību. Lūdzot savam ārstējošam ārstam ievadīt viņā morfiju, tādā veidā Freids palūdza izdarīt eitanāziju. Cik vienkārši. Piekrītu, ka Wikipēdija nav vieta, kur būtu jāanalizē Freida ciešanas, viņa attiecības ar ārstiem, ne ar medicīniskie un ētiskie aspekti, kas saistīti ar viņa nāvi, bet tomēr. Ko raksta Pols Ferris grāmatā Zigmunds Freids? 1939. gada martā Freida audzējs kļuva agresīvs. Izplatījās metastāzes, viņam bija ne tikai stipras sāpes un nespēks, viņa kauli sāka sadalīties, izdalot smaku, kas lika viņa sunim no viņa vairīties. Vaigā izveidojās gangrēna un viņa gultu vajadzēja nosakt ar pretodu tīklu, lai sargātu no mušām. Viņa ārsts Maks Šurs lielāko daļu laika pavadīja pie Freida gultas.
21. septembrī Freids paņēma Šura roku un teica: mans dārgais Šur, jūs apsolījāt mani neatstāt, kad pienāks mans laiks. Tagad tas ir kļuvis par vienu vienīgu mokpilnu murgu, un tam vairs nav jēgas. Maks Šurs viņam ievadīja lielu morfija devu un turpmāko 36 stundu laikā iespējams atkārtoja to 2 reizes. Tā bija eitanāzija. Freids nonāca komā un nomira 23. septembra rītā. Viņam bija 83 gadi. Pats Maks Šurs vēlāk savā grāmatā Zigmunds Freids dzīve un nāve nedaudz citādāk apraksta šo notikumu. Vārds vārdā tiek atkārtota Freida un Šura saruna, piebilstot: visi šie vārdi tika izteikti bez jebkāda satraukuma vai sevis žēlošanas. Tie bija tikai pilnīgas skaidrības un neizbēgamā apzināšanās pilni. Kad Freida agonija kļuva neizturama, Šurs viņam injicēja morfiju. Tālāk citēju: tas viņam sniedza atvieglojumu, un viņš iegremdējās mierīgā miegā. Sāpes un ciešanas pazuda no viņa sejas. Pēc pusnakts es atkārtoju injekciju. Freida ķermenis jau bija izsmēlis savus resursus, viņš iegāja komā un pie samaņas vairs neatgriezās. Ir versija, ka 3. pēdējo morfija devu ievadīja ārste Džozefīna Strosa, Annas Freidas kolēģe. Bet tam, protams, nav nozīmes, nav būtiskas nozīmes. Kurš tieši veica injekciju, kas bija vispirms koma un tad injekcija vai injekcija, kas izsauca komu. Fakts paliek nemainīgs. Freida ciešanas tika apzināti izbeigtas, un tas notika ar viņa paša piekrišanu. Savas grāmatas noslēgumā Maks Šurs citē Freidu no grāmatas, domājot par karu un nāvi. Pret mirušajiem mēs izjūtam īpašas jūtas, sava veida abrīnu pret tiem, kuri ir spējuši tikt galā ar ļoti grūtu uzdevumu. Paldies!